proti var iegādāties ļoti labus spēlētājus, var atgriezties Čeļabinskā vairāki ļoti labi tieši Čeļabinskas hokeja audzēkņi, var noturēt to pašu Kuzņecovu, pierunāt viņu vēl vienu sezonu nospēlēt KHL un tad braukt uz Nacionālo hokeja līgu, var nopirkt to pašu Maiklu Garnetu un vēl dažas zvaigznes, katrā ziņā Traktors turnīra tabulā nevēlti atrodas tur, kur tas atrodas. Mūsu vārtos pirmo reizi sākuma sastāvā Arēnā Rīga, Dinamo vārtos Māris Jučers. Jā, nu viņam šodien debijas savu skatītāju priekšā un cerēsim, ka šī debija viņam izdosies gana veiksmīga. Mēs vismaz visus to ceram. Laukumā parādās arī pārējie Rīgas Dinamo spēlētāji. Nu, par izmaiņām jau mūsu eksperti pastāstīja virknējumi diezgan līdzīgi salīdzinu. Nu, neskaitot Diernu Melinu, kur, protams, vairs nav sastāvā. Un plus Ginsmēja pēc ilgāka laika atgriezies. Jā, nu, Džemijs Lundmarks spēlēs kopā ar Vārgu un Cipuli. Savukārt Jakubs Šindels būs 4. maiņā kopā ar Juru Štālu un Aināru Podziņu. Nu, redzēsim, arī secību šodien ir pamainīta, kā pirmā laukumā dosies Jāņas Bruktu maiņa un kā otrā būs Niklas Lucenius. Bet tagad abu valstu